Labdien vēlreiz no manas puses un prieks redzēt mazo draudzīgo pulciņu šodien šīs dienas sarunā par, man liekas, tādu ļoti interesantu tematu, kā žurnālu mājas vies mēnešraksts, kas, man liekas, ir tāds 19. 20. gadsimta mijā patiešām pirmais jau Eiropas līmeņa literārais žurnāls, kur parādās gan latviešu autoru teksti, gan arī ārzemju autoru teksti. Mans vārds ir Benedikts Kalnečs, es nodarbojos ar literatūras pētniecību arī ikdienā un strādāju Latvijas Universitātē, Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Un faktiski 19. 20. gadsimta mija, kas ir tās sarunas tāds plašākais ietvers arī šodien, ir laiks, ar ko man droši vien patīk visvairāk darboties. Priecāšos par jautājumiem, līdz ar to ne tikai, kas saistās ar šo konkrēto izdevumu, vai kā mēs redzēsim, tur ir vesels izdevuma bloks, bet faktiski arī ar visu to laikmetu kontekstu. Un esiet arī brīvi, ja jūs jūtat kādā brīdī, ka jums gribas kaut ko pajautāt, precizēt, apturēt mani. Man liekas, ka ja tas iegūs sarunas forumu, tas arī būs tikai jauki. Bet sāksim tad mēs ar 1895. gadu, kad arī šis žurnāls tapa faktiski oktobrī. Un es šodien braucu šeit, navigācija mani izved par Rudolfu Blaumaņa ielu, kas ir autors, ar kuru es esmu diezgan daudz nodarbojies pēdējos gados. Tad es sapratu, ka būs labi. Un ar Rudolfu Blaumanu mēs arī sāksim. Un Rudolfs Blaumanis 1895. gada rudenī, septembrī, apmēram tādā pašā gada laikā, kā šodien raksta, no Ēgļiem uz Smilteni, vācbaltiešu literātam, arī Smiltenes aptiekas īpašniekam, Eiženam Bergmanim vēstuli, drusku attaisnojoties, ka viņam ļoti daudz darba pēdējos gados, un pēdējos mēnešos vai pēdējās nedēļās, tad varētu teikt, un kā tad viņam ir gājis. Tad Blaumans raksta: Rīgā, starp citu, mani aiz čupra nogrāba laikraksta mājas viesis redaktors un lūgtin lūdzu, lai es kaut ko uzrakstot latviešu žurnālam, kas sāks iznākt oktobrī. Es tātad aizbraucu mājās un uzrakstīju mazu prozas darbiņu. Stāsts par cūku, kura runājusi. Pēc tam es tāpat vien klaiņoju pa mežu, lasītu riekstus, un pēkšņi man ienāk prātā pasaka Ausekls, Rieteklis un Dzintra. Vienlaikus rodas doma, ka stāsts par cūku, kura runājusi, jau savu nosaukumu dēļ varbūt neiederētos žurnāla paraugu numurā. Lūk, tad es pabeidzu šo pasaku un aizsūtu to uz Rīgu. Un runa tā tad ir par šo te žurnālu mājas vies mēnešraksts. Izdošana aizsāks 95. gadā oktobrī, un patiešām pirmajā numurā ir lasām arī šī te Blaumaņa pasaka. Tas galvenais nosaukums ir Ausekls, Rieteklis un Sārta, tāda līdzība arī varbūt par debes pusē. Mēs redzēsim, ka tā ir arī pietiekami svarīga tēma šajā laikā. Bet tas nav pirmais darbs, ko redakcija ieliek kā tādu pirmo vēstījumu. Un pirmais darbs ir tāda Aspazijas darbiņš. Viņi nosauc to novelete, es droši vien lietošu vārdu novelete, arī varētu būt, ar nosaukumu Saulgriezīte. Saulgriezīte, runa ir par puķi, droši vien varat arī uzminēt, kāda puķa tā ir. Ja tas vārds nav tik bieži lietots, bet runa ir par saules puķi, gluži vienkārši. Un atrisinājums tur vēlāk ir traģisks, bet tas jau ir 3. numurā. Bet šīs pati tā saulgriezīte, tas uzstādījums, viņi it kā sasaucas ar tiem mērķiem, kādi tad no žurnālam ir. Un centrālais tēls ir sākotnēji 7 gadus veca meitenīte, Grietiņa, kura ļoti atšķiras no savas vienkāršās un skarbās apkārtnes. Jo viņi, kā to ļauds biesaukuši, saulgriezīte, arī tā meitene, jo viņas spīdošie zeltaini matiņi, tāpat riņķi ap galvu vijās it kā saulgriezes lapas, kuras auga sakņu dārziņā mājiņas priekšā. Saulgrieze un Grietiņa bija māju vienīgais jaukums, Aspazija raksta. Viena vienīga, lepna un vientule saulgrieze pacēlās augstu pār par biešu, gurķu un salātu pulku, kuri to apskauda,
ka tā ar viņiem nebiedrojās un tik augstu pāri par viņiem stāvēja. Nu, varam droši vien dažādu veidu vēstījumus tur ietvert, arī varbūt atpazīt no sevis kaut ko ieliek, kā tādu spilgtu tā laika personību, kas cenšas izaugt pāri apkārtnei. Bet droši vien tā ir tā vēlme tiekties kaut kur tālāk un augstāk, kas tā laika sabiedrība ir ārkārtīgi aktuāla, un līdz ar to žurnālam arī ļoti, ļoti svarīgi. Un Aspazīti raksta, ka mazā grietiņa ļoti atšķīrās no savas rupjās apkārtnes, un savukārt Saulgrieze bija grietiņas vienīgā mīļākā biedrene, pie kuras tā meklēja patvērumu. Pavadīja cauras dienas, bet šis jaukais rotaļu laiks beidzās. Viņa jau bija tik liela, proti meitenīte, ka tā varēja mātei kaut cik palīdzēt, un tādēļ to pielika ganīt lielo cūku. Un cūka bija grietiņas lielākā ienaidniece. Un šis te vēstījums starp Saulgriezi, to tiekšanos pretī gaismai, pretī saulē, Aspazīti tur skaisti apraksta, un šis te reālā dzīve, ko šajā gadījumā arī novelē simbolizē cūka. Tā ir tā spriedze, man liekas, kas visā šajā te laikā ir, un kaut gan meitenītes sapņi īsti nepiepildās, bet tā tieksme noteikti ir. Un, kā jau teicu, Aspazītes novela ļoti cieši sasaucas ar žurnālu Mājas miesas mēnešraksts idejām vispār, un arī ar vāka zīmējumu, kas parādās tātad šajā te 95. gada oktobra 1. numurā. Un tam, protams, ir simboliska nozīme. Es ceru, ka tur var arī saskatīt attēlā, jo kreisajā pusē tā ir sengrieķu dieviete. Atēna ar šķēpu, ar lāpu rokās, un pie viņas kājām tur ir redzamā grāmata, globus, arfa, gleznotāja palete, nu tātad dažādi gan izglītības, gan zināšanu simboli, kuri nu tad šai Atēnai piemīt, un savukārt viņai līdzās, nu ir tāda Latviju meitene, acīm redzot iedomāts tēls Latviju zeltenīte, vai šai gadījumā varam teikt Latviju Saulgriezi, kura tad ar tādām cerībām un sapņaini mazliet raugās uz šo te it kā diezgan tālu ideālu. Nu, tā ir tā arī varbūt latviešu sabiedrības situācija, ka mēs, jāsaka, daudzas lietas paradoxālā kārtā nemaz tik ļoti nav mainījušās. Mēs skatāmies kaut kur citur, kā tur ir tā attīstītā, kaut vai, teiksim, tā Eiropas sabiedrība, Eiropas kultūra, un pēc tās mums jātiecas. Nu, es tad redzēju virsrakstu pirms kādas dienas, pēc 10-15 gadiem mēs dzīvosim kā spāņi varbūt. Nu, apmēram tas ir tas vēstījums. Tas ir tas vēstījums, kas ir arī šajā te vāka zīmējumā. Un tā iniciatore, faktiski idejas autori, ir viena no žurnāla redaktoriem, Hermīne Zālīte. Un otrs izdevējs un, teiksim, redaktors pēc vārda ir viņas vīrs Pēters Zālīte. Šie ir tie divi cilvēki, kas veido žurnālu Mājas miesas mēnešraksts. Nu, diemžēl tie attēli nav no viena un tā paša laikmeta. Kā jūs redzat, pēc tiem dzimšanas gadiem faktiski Pēters Zālīte ir pat jaunāks. Bet, priekšstats varbūt par viņiem šo attēlu kaut kādu priekšstatu rada. Un Pēters Zālīte, viņu uzaicina vācu baltiešu izdevējs Arnolds Plātes, kuram ir interese par latviešu, teiksim, kultūras veidošanu. Protams, viņam ir arī kaut kādas savas komerciālas intereses. Viņš gatavojas izdot vairākus latviešu izdevumus, kā arī notiek. Un pirmais no šiem izdevumiem ir laikraksts. Laikraksts Mājas viesis, kurš sāk iznākt 1893. gadā. Un kāpēc Pēters Zālīts bija tas, kuru uzaicināja uz šī izdevuma veidošanu? Zālīte bija studējis Jēnā filozofiju. Mēs tā kā pie tā arī atgriezīsimies sarunas gaitā. Viņš pats arī, jāsaka, ļoti, ļoti ar šo te lepojās. Un vienmēr vai par viņu vai nopietni rakstot, vai arī kādreiz mazliet varbūt ar ironiju par viņu rakstot, vienmēr priekšā ir tas respektīvi doktors, jo viņam ir šis filozofijas grāds, kurš, starp citu, tiek apšaubīts. Arī tas situācijas nav nemaz tālu no mūsdienu kādām ainām. Un lūk, tātad Pēters Zālīte 93. gadā pārņem laikrakstu Mājas viesis, bet no ambīcijas ir lielāks. Un tad no 95. gada 10 gadus ir šis te žurnāls Mājas viesa mēnešraksts.
Un tad vēl 1898. gadā tā firma nopērk vēl vienu izdevumu, laikrakstu Dienas lapa, kurš pirms tam ir bijis slēgts. Par to mazliet arī vēl, bet tā laikam tā preses saima bija godīgāka. Teiksim, šis laikraksts pieder tam un tam, teiksim, Plātes izdevums, redaktors tāds un tāds, līdz ar to, protams, arī kaut kādā veidā tā programma veidojas. Bet gribētos teikt tā, ka visi šie izdevumi ir patiešām tāds, kā tādā buķete viņi uzzieda tajā latviešu kultūras tā laika ainā un iegūst arī jaunu elpu. Teodors Zeiferts, literatūras kritiķis tolaik visvairāk, bet vēlāk arī tiešām izcils literatūras vēsturnieks, viņš raksta mazliet vēlāk, 20. gadsimta sākumā jau, par to situāciju, kāda bija, kad Zālīte un Plātes sāka darboties. Kā jūs redzat, ka Zeiferts raksta, ka šie laikraksti savā skaitā nozīmē izauguši no agrākā mājas viesa. Man liekas, jauki un tēlaini ir tie formulējumi, ko arī Zeiferts izmanto. Priekš 1893. gada lasīja Vidzemē, šur tur, kādi veci ļaudis. Cik tam bija lasītāji, nav ne jausmas, nekādas nozīmes tam nebija. Un tad 93. gada vidū uzņēma laikrakstu mājas viesas vadību Pēters Zālīts. Un uz karoga rakstīts Gaisma un patiesība, un šis nevarēja tātad palikt bez iespaida uz progresa draugiem. Tāds ir faktiski tas sākums. Apkārt ir citi izdevumi. Tā laika būtībā ir ļoti dinamiska tā laika latviešu periodikas arī aina, un konkurējoši izdevumi ir, vispirms tie pirmie divi ir laikraksti. Un jāsāk varbūt no labējiem, tad tas ir Baltijas vēstnesis, kas ir Rīgas latviešu biedrības laikraksts, kas iznāk no 1869. gada. Un, varētu teikt, tobrīd jau ir tāds varbūt latviešu vecākās paudzes inteliģents uzskatu pārstāvs. Un otrā pusē ir laikraksts Dienas lapa tajā iepriekšējā periodā, faktiski līdz 97. gadam, un tas ir noteikti, zinat, jaunstrāvnieku, tā saucamo laikraksts, kas ir faktiski kreisi orientēti intelektuāļu, vienkāršojot varētu teikt, progresīvo laikraksts, ja? Kas faktiski nāk arī ar marksismu idejām tajā brīdī iekšā un mēģina arī to sabiedrisko dzīvi kaut kā dinamizēt un varbūt arī būt izaicinoši. Un tā Zālītes izdevuma niša faktiski viņi ir tā kā mazliet pa vidu, kā mēs redzam, tad, kad Dienas lapu slēdz cariskā valdība, tad pēc tam Plātes pārpērk, un tā jau ir cita Dienas lapa. Bet 80. un 90. gadi ir laiks, kad veidojas arī literārie izdevumi pirmie. Un tie pirmie ir tātad Pagalms un Rota 80. gados, tie nav ilgdzīvotāji, tie kādus dažus gadus eksistē. Bet tad jau nopietnāks izdevums ir Austrums, kas ir 1885. gadā. Viņam ir dažādas izdošanas vietas, bet ne Rīga. Viņu izdod sākotnēji izdod Maskavā, vēlāk Jelgavā, vēlāk Cēsīs. Jēkabs Velme ir šī izdevuma īpašnieks redaktors, vēlāk tur iesaistās arī ļoti aktīvi Andrijus Niedre. Kādēļ Austrums? Kā jums liekas, vai jums ir kāds priekšlikums par nosaukumu? Tad kāda orientācija uz austrumiem? Tieši tā. Būtībā tā simbolika jau ir faktiski ļoti acīm redzama vai pat caurredzama, jo sākotnēji iznāk Maskavā, un diezgan daudz tiek teikts par to, ka mums vairāk ir jāiepazīst arī krievu kultūru, krievu literatūru un tā tālāk. Šī tēma ir tāds diezgan, varētu teikt, karsts kartupelis arī 19. gadsimta beigu situācijā, jo tur ir no vienas puses tā pārkrievošanas vai rusifikācijas politika ļoti, ļoti spēcīga un aktīva, un otras puses, protams, ir tas iespēja robežās centieni skatīties rietumu virzienā, kas arī austrumā pietiekami parādās, jo tur tiek runāts par tādu līdzsvaru, bet šī te it kā vismaz tas... Tā noslēgšanās par labu austrumiem tur ir redzama. Tā ir tēma, ar ko es domāju, pētot kultūras vēsturi, domāju par kultūras vēsturi iznāk saskarties vēl tuvākajā laikā. Ja, piemēram, Krišjānim Valdemāram nākamgad ir liela jubileja. Viņš jau arī bija šajā situācijā starp centieniem, izmantot varbūt savu pozīciju arī pat Krievijas valdībā vai te pietuvinātās aprindās.
bet te pašā laikā modernizēt to dzīvi. Nemaz ne tik viegli atbildam. Bet lūk, tātad austrums faktiski ir mājas vies mēnešrakstu gadījumā. Tāds nopietnākais konkurents, bet arī otrs izdevums, kas palīdz, protams, dinamizēt vidi. Ja jūs esat divi, tas tāpat kā tirdzniecībā, ja nav viens veikals, bet ir divi, tad ir tā konkurence, viņi kaut kā mobilizē un aktivizē. Un periodikas nozīme, protams, kopumā ir ļoti liela, jo tā ir pirmā platforma, varētu teikt, kur jūs varat publicēt daļturu, kur teiksim, arī lasītāji ir varbūt vairāk salīdzinot, grāmatu nopērk, teiksim, kaut kāds šaurāks skaits, bet ja jūs nopērkat žurnālu, tur ir vairāk materiāli, jūs izlasat varbūt vienu, kas jums ļoti interesē, bet varbūt vēl kādu. Un arī, protams, tas ir, teiksim, svarīgi autoriem. Jā, mēs tikko ar jums runājam par, teiksim, īrijas situāciju, kur arī mēģina valstiski kaut kā atbalstīt. Katrā ziņā šie izdevumi arī, it īpaši mājasvies mēnešraksts, viņi arī mēģina dažādus konkursus veidot. Vispār tiek pat teikts, ka viņi nodrošina latviešu rakstniekiem apstākļus, kādi tiem līdz šim nav bijuši. Un arī diezgan interesanti, par to man iznāks mazāk runāt, bet ir cieši miedarba ar citām kultūras jomām, ar glezniecību, teātru un mūziku, par tiem gan tiek rakstīts, gan arī mājasvies mēnešrakstā ir faktiski arī tāda atsevišķa sadaļa, ko tā arī sauc mūsu bildes. Un pirmajā numurā ir publicēta tāda kā programma, ko Pēters Zālīts arī kā redaktors paraksta. Un būtībā tur ir tādi 3 bloki. Viens ir populāri zinātniski raksti, kādu ir diezgan daudz par dažādiem jautājumiem. Otrs ir, varbūt tieši tā literārā sadaļa, par kuru tad mēs runāsim vairāk, un trešais ir šī te vizuālā sadaļa, jo, piemēram, viens no svarīgākajiem publikācijām būs Gētes Fausta tulkojums, un tur katrā numurā tad šo te Gētes Faustu arī pavada veselu gan rīz vai attēlu sēriju, bet ir arī, teiksim, klasiskās glezniecības paraugu un tā tālāk. Un, protams, tas uzstādījums ir ļoti tāds, skaļš un arī varbūt labā nozīmē skaļš, te pašā laikā, Zālītim arī ļoti patīk, teiksim, tā reklāma, bet viņi saka, vienmēr sekos laika garam, stingri ievēros tautas vajadzības, tiesības un attīstību raudzīs pasniegt tikai tādus rakstus un stāstus, kas veicina patstāvīgu domu darbību, gara gaismu, vispārēju labklājību un stāv uz zinātņu un rakstniecības augsta stāvokļa. Ja, tā tad ļoti, ļoti tāds arī varētu teikt, Zālīte bija studējis Kantu tīpaši ar visu ideālismu filozofiju, tad ideāli tāds piestrāvot šis te uzstādījums. Varētu teikt tā, ka tie 10 gadi, kas ir mājasvies mēnešrakstam, būtībā tas ir arī latviešu kultūras ceļš no tā, ka ienāk jauna autoru paudze šajā izdevumā, un tad faktiski 10 gados aiziet jau līdz tam, ka parādās jau gadsimta sākuma vēl jaunāku rakstnieku paudze. Un nocitēšu no žurnāla pirmajā numurā ievietotas kritiķi jau minētā Teodora Zeiferta tādas atsauksmes, kurā viņš izvērtē Kaudzītes Matīsa, tātad jau cienījamos gados esoša latviešu literatūras patriarha, mērnieku laika autori, kur ir iznākuši gadus 15, 16 atpakaļ. Kaudzīts Matīs jau pirms kādu laika bija sastādījis tādu pirmo latviešu dzejas antoloģiju ar nosaukumu Dzejnieku labdienas, un šajā 95. gadā tā antoloģija iznāk 2. izdevumā. Un lūk, Zeiferts raksta par to izdevumu un secina, ka tas vairs nav atbilstošs laika garam, jo tur nav ievietoti, 2. izdevumā ir arī vēl citi autori, kas pienākuši klāt, bet tur nav ievietota ne Aspazijas dzeja, ne Jāņa Poruka dzeja, ne Eduarda Veidenbauma dzeja. Un tā diezgan skarbi arī saka Zeiferts par latviešu lirikas attīstību, šis krājums nekādu pareizu gleznu nevar dot. Un tad tie trūkstošie Kaudzītes Matīsa izdevuma autori, tie faktiski tad kļūst arī par mājasviesa mēnešraksta veidotājiem, un pats Zeiferts arī līdz 1901. gadam pārzina kritikas nodaļu. Un faktiski tas autora tāda plūsma ir tik liela, ka
Zeiferts paralēli ir izveidota tāda ikgadēja almanaha ar nosaukumu Jauna raža, kas iznāk no 98. gada, vēl vienu tribīni. Bet mēs runāsim tad par šo te žurnālu, kas te žurnālā publicējas un kas tur notiek. Jā, es nepateicu pie tā prospekta vēl, ka tur tiek arī teikts, ka mēs piesaistīsim visus labākos spēkus, un tur arī tiek nosaukti Aspazija un Poruks un Blaumanis, Augusts Deglaus, vēl arī citi, vēlāk piesaistās Rainis. Šie droši vien ir tie centrālie autori. Un es mēģināšu tālāk arī veidot to savu stāstījumu pa atsevišķiem autoriem mazlietiņ, ko tad viņi šajā te mēneša rakstā publicē, nu un tie vārdi arī jums būs zinām, tad arī varbūt tā sāķēšanās veidosies starp manis runātu un to, ko jūs jau ļoti labi zinat, un varbūt tad kaut kādas nianses papildināsies. Un faktiski mēs redzēsim arī tālāk jau noslēguma daļā, ka tie ļoti labie centieni visus piesaistīt, nu viņi pārtop dažkārt arī savā pretstatā, un tur netrūkst arī zināmu konfliktu un zināmas spriedzes gan starp tiem autoriem, gan redakcijā vispār. Nu, tas arī droši vien parāda šo te procesu dinamiku. Bet tātad pirmais autors ir Jānis Poruks, kurš ir arī, faktiski visjaunākais. Tūliņ tālāk arī būs viņa portreja, lai jums atgādinātu. Viņš ir dzimis 1871. gadā un 1893. 94. tad īsti pirms žurnāls sāk iznākt. Viņš ir studējis Dresdenes mūzikas akadēmijā, jo viņš ir drusku tādās svārstībās. Viņš īsti nezina, viņš grib nodarboties ar mūziku vai ar rakstniecību. Latvijā viņš īsti vēl nav pazīstams, bet Vācijā 1894. gadā, pirms atgriešanās Latvijā, viņam vienkārši pietrūks naudas. Viņš publicēja tādu nelielu grāmatiņu, brošūru, varētu teikt, ar nosaukumu Nākotnes reliģija, vācu valodā. Nākotnes reliģija, un tā nākotnes reliģija, tur viņš apskata attiecības starp Ļeva Tolstoja un Friedriha Nīča uzskatiem. Tolstojs tādu kristīgu pazemības sludinu to brīdi, un Nīča tādu, diezgan, varētu teikt, izaicinošu nostāju, tādu modernu pasaules skatījumu. Nīčam, kā jūs zināt, ir arī tas slavenais, bieži piesauktais teiciens par Dievu, kurš ir miris. Tātad zināms spriedzi, un Eiropā tas ir aktuāli. Un Poruks to uzraksta. Tā grāmatiņa pat iznāk Vācijā otrā izdevumā, bet Latvijā viņi īsti, protams, tā daudz nezina, bet viņam atgriežoties, Poruks runā ar tiem apkārtējiem cilvēkiem, ar tiem intelektuāļiem, kas tur ir. Jā, bet Latvijā viņi neiznāca. Latvijā viņa neiznāca. Viņa iznāca tikai Vācijā. Poruks atveda faktiski dažus eksemplārus, aizveda uz druvienu savam skolotājam, iedeva Pēterim Zālītim. Un droši vien, ka tas bija viens no tiem iemesliem, kad Pēterim, tas jau arī tas pats, kas mums kādreiz liekas. Tagad ir cilvēks izstudējis vai pastudējis ārzemēs, ka tur būs ļoti liels uzreiz pienesums. Un Zālīts ir kā Porukā ierauga to pienesumu, tas būs jauns vārds vai homo novus, tagad kā Rāmšla Veglīt mēs varētu teikt. Jā, un viņš viņu aicina arī tūlīt piedalīties žurnāla darbā. Viesturs Vecgrāvs, kas ir Poruka lielākais zinātājs un pētnieks, viņš saka, ka droši vien, ka šīs publikācijas dēļ, faktiski Porukam arī tiek varbūt tādi īpaši bonusi redakcijā, un šajā apcerē droši vien arī pirmo reizi tiek aktualizēts tad jautājums, kādas tad vērtības mums ir jāceņš saglabāt, un kam ir jānāk no jauna. Ja? Atkal, par daudz es varbūt pat piesaucu tās līdzības ar mūsdienām, bet man liekas, ka tās ir, jo mēs arī visu laiku runājam, par reformām, citādi mēs gribam, bet, ir arī droši vien kaut kāds pamats daudzās jomās, tomēr arī tie paralēli visu laiku ir arī dažādu laiku nogriežņot. Absolūti. Nīčem, kur es piesaucu, viņam ir tāda interesanta doma par tādu mūžīgu atgriešanos, ka viss tā kā iet arī cikliski, un ar šo laikmetu, es domāju, to sasaukšanos patiešām ir ārkārtīgi daudz. Bet tātad Poruks, faktiski viņš kļūst ļoti populārs uzreiz, varbūt stipri teikts, bet viņš kļūst katrā ziņā pazīstams jau pavisam drīz pēc atgriešanās Latvijā, jo viņa pirmais nozīmīgākais darbs, Pēļu zvejnieks,
drusku autobiogrāfisks ceļš no Druvienas uz Rīgu, tālāk uz Dresdeni, kā nu tur ietam centrālajam tēlam Ansim Vairogam. Tas tiek publicēts 1895. gadā, mēneša raksta vēl nav, bet tas tiek publicēts laikrakstā Mājas viesis, ja, turpinājumos, un tas iedod tā kā Porukam šo te uzreiz arī atpazīstamību. Un, droši vien, ka Poruks ir svarīgs tā laika kultūras ainavā. Viesturs Vecgrāvs tā ļoti precīzi saka, ka tā Poruka lielā vēlme, tagad monogrāfija, kas iznākus, ka Poruka lielā vēlme bija dzīvot augstāku dzīvi. Ko tas varētu nozīmēt, augstākā dzīve? Ne tikai piecelties, ēst brokastis, doties kaut kur lauku darbos un vēl kaut ko citu darīt, kas varbūt ir tā tradicionālā zemnieku kultūra, vai, teiksim, arī pilsētā, tad vajag censties vairot īpašumus, bet, tādā garīgā nozīmē, atcerieties to saulgriezi, ja, it kā kaut kā veidoties, censties pacelties pāri savai apkārtnei, un droši vien, ka, šī te Poruka tie garīgie uzstādījumi tam laikam bija ļoti svarīgi. Un tur, starp citu, veidojas arī pirmās tādas, varbūt, kontakti ar Rudolfu Blaumanu, jo 1896. gadā, nākamā gada pavasarī, Poruks uzrakstā tādu stāstu Sirds šķīsta ļaudis, kad ļoti jauki latvisku vēstījumu. Un Rudolfs Blaumanis to izlasa, un 96. gadā maija mēnesī ar gadu laikam atbilstošu nosaukumu Pavasara dzejoļi, viņš publicē tādu ciklu Blaumanis, proti Mājas mēnešrakstā, kas ir veltījums, tur rakstīts veltījums Sirds šķīstu ļaužu autoram. Īstenībā to parasti pasniedz kā tādu ļoti lielu draudzības zīmi, starp viņiem mēs vēlāk redzēsim, ka tur ir izveidojis arī, teiksim, tāda spriedze, bet tas ir tāds ļoti raksturīgs literārs paņēmiens tolaik, ka tie autori mēģina savā veidā komunicēt, ka viņi viens ar otru sarunājas, ir arī tāda Blaumaņa un Aspazijas polemika dzējā, kas arī diezgan bieži ir piesaukt. Bet Poruks katrā ziņā ir ļoti iepriecināts par šiem te Blaumaņa dzējoļiem. Kaut kā no tiem daļa ir arī ironiski, un tur varētu arī, kā saka, pie kafijas tas stērzēt vairāk par šo, bet Poruks tādu iepriecināts raksta arī vēstuli Blaumanim, cik jauki, ka esam tā kā ievērots un ļoti to novērtēju. Un Poruks arī diezgan daudz rakstu publicē Mājas viesis mēnešrakstā, un Zālītim šis mēnešrakstu uzstādījums mums vajag kaut ko ļoti svarīgu no pasaules kultūras uzreiz parādīt, lai mēs redzam, cik mēs esam nozīmīgi. Un tas pirmais lielais pasūtinājums, ja tā varētu teikt, ir Gētes Fausta tulkojums. 96. gada, tas ir otrā žurnāla darbības gada rudenī, parādās tāds mazs fragmentiņš, kā tāda reklāma. Un tad visā 97. gada garumā ir tātad Gētes Fausta tulkojums, abas daļas tika iztulkotas, kas arī ļoti, ļoti svarīgi. Un Porukam tiek lūgts rakstīt ievadvārdu šim tulkojumam, un tad Poruks arī raksta. Ka tas ir tulkojums, ar kuru mūsu ģeniālā dzejniece Elza Rozenberga, Aspazija un jaunais dzejnieks Rainis iemantos pie mums latviešiem nemirstīgu slavu. Man liekas ļoti tāds interesants citāts. Varbūt jūs gribat paši pakomentēt, ko mēs šajā te no šī citāta varam izlobīt ārā, ja tā var teikt. Faktiski tas ir tas laiks, kad sākās tie pirmie tulkojumi, es domāju, Eiropas literatūras, klasikas, faktiski tur gadsimtu, 1 gadsimtu, 2 gadsimtu sākot jau, ja. Un tur parādās, bet tur, es tik zinu, ka tur Rainim tur galīgi tur laikam neveicās beigās ar to tulkojumu. Ka viņš netika novērtēts. Cik es atceros. Tur par to tulkojumu, tur pēc tam arī sākās tādas diskusijas, pie kurām mēs arī teiksim, nonāksim, bet faktiski droši vien tās diskusijas, kas tur notika, droši vien, ka viņas neaizēno tomēr to faktu, ka principā jau tas tulkojums ir tāds robežu staps, kā jūs arī sakat, būtībā,
Ja 19. gadsimta sākumā faktiski bija tikai Baltijas vācieši galvenokārt, kas tulkoja pat arī latviešu valodā. Un tad, teiksim, jaunatviešu paaudzē, tad viņi ar Juri Alunānu un tālāk ejot, viņi mēģināja mazliet kaut ko no tās pasaules kultūras pamazām izveidot, jo viena tā svarīgā ideja bija latviešu elites kultūras radīšana, ja, ka latviešiem vajag arī pietuvoties tam rietumu. Tad, protams, ka šī te paudze, viņa jau bija, teiksim, spējīga, talantīga un varoša tulkot. Tā kā tas, man liekas, ir ļoti precīzs vērojums. Viena maza nianse šeit ir tā, ka mēs redzam, ka Astazīte tobrīd jau ir atzīta, jau redzama, un Raiņa vārds faktiski nav īsti vēl zināms. Viņš ir, pirms tam dienas lapā viņš ir bijis redaktors līdz 95. gadam, bet pēc tam Tā ir žurnālistika. Viņš ir studējis kā jurists, bet viņš nav tajā literārajā pasaulē. Un tad šis ir, teiksim, tas viņa pieteikums. Otra lieta, kas ir ārkārtīgi interesanta, tas ir 97. gada janvāris, ja, kad faktiski sākas šī te publikācija. Tas ir pieteikums. Tulkojuma vēl nav. Jo faktiski, Rainis un viņam palīdz Aspazī, viņi tulko visa tā gada laikā, ejot uz priekšu pamazām. Tā kā Poruks to secinājumu viņš it kā izdara, pirms vēl vispār tas darbs ir pabeigts. Bet, protams, ka tas ir arī šo te Zālītes izdevumu, un tā skaitā Mājas Viesa mēnešraksta, tā ir viņu reklāma, ja, ka tas ir tāds kaut kas tūlīt nāk un jūs sasniegs. Skaidrs, ka viņi redz, ka tas sākums jau ir, un tas ir gan labi izdarīts. Bet, ļoti interesanta, man liekas, šī te pati situācija. Un par, Poruks dod mums arī pašiem tādus, varbūt, ceļvārdus. Es neprasīšu jums atbildi, vai jūs esat lasījuši Fausta otro daļu, bet tas ir izaicinājums. Es domāju, jebkuram lasītājam arī mūsdienās. Bet Poruks tā mierinoši saka, ka apbruņojušies ar vajadzīgo pacietību, izglītību, zinātnēm, tad, kas saka, ļoti nopietni. Un man liekas, jauks ir arī tas pēdējā tā piebildu un ar asprātību. Saka, ja netiekam galā, tad arī varam pasmaidīt. Tad vismaz pa daļai, vismaz kaut ko mēs tur varam no otrās daļas saprast. Tā kā tas ir tāds viņa uzstādījums. Un, Porukam ir diezgan daudz būtisku darbu, faktiski Zālītes izdevumos, un 1899. gadā Mājas Viesa mēnešraksts publicē arī Poruka īsu romānu Rīga. Es nezinu, vai jūs esat lasījuši to. Tas ir arī tagad iznācis tādā atkārtotā izdevumā, gan ne ļoti nesen. Tā gan ir īstenībā grāmata, ko es ieteiktu, jo to patiesībā nepietiekami novērtēju tajā brīdī, bet tas ir tāds, varētu teikt, moderns un drusku pat jau arī dekadentisks romāns par dzīvi Rīgā, un centrālais tēls ir vācu baltietis, kurš ir, tā kā rūpnieku atvase, bet viņš negrib vairs īsti darboties tajā rūpniecībā un tik ļoti saimniekot, viņi it kā interesē tāda, tā kultūras pasaule un drusku arī tāda uzdzīve, bet, arī līdz galam īsti apmierināts ar to savu dzīvi viņš nav. Un tas ir tāds skatījums, varētu teikt, tiešām jau gadsimtu mijai diezgan raksturīgs skatījums, kas, protams, atšķiras ļoti no varbūt latviešu zemnieku pasaules. Blaumanim nepatīk briesmīgi tā Rīga. Viņš gan par to nekur nerakstīja, bet, droši vien, ka varbūt kādās sarunās un vismaz vēstulēs citiem viņš to arī teica. Tātad Poruks. Poruks ir viena no tām personām, kas ienāk ļoti, ļoti aktīvi Zālīšu izdevumos. Mēs pie viņa arī atgriezīsimies. Nākamais Rudolfs Blaumanis. Rudolfs Blaumanis, kurš netiek tolaik uzskatīts par kādu lielu intelektuāli un daudzināts, bet Mājas Viesa mēnešrakstā ir liela daļa no viņa tādiem svarīgiem darbiem. Un tad, kad viņš arī, es domāju, ka tīri, jūs zināt, pēc tam Blaumanis 1908. gadā jau mirst pietiekami jaunos gados, pēc tādas arī pailgas slimošanas, bet 90. gadu beigās viņš ir ļoti, vai otrajā pusē, viņš ir ļoti mošs un varētu teikt tādā spēka situācijā. Un Kārlim Skalmē man patīk šis citāts, kur viņš ir, saticis Blaumana ērgļos tajā brīdī, ja, bet tā tad gandrīz kā jaunekli, kurš steigās vilpodams pa Ērgļu pagasta nama zāli, gandrīz mēs varam arī atvedināt uz Siguldas
Siguldas šo te. Jā. Ļoti, Skalbem, īstenībā viņiem, mēs par to drusku parunāsim tālāk, viņiem ir tā vizuālā domāšana arī, Skalbem, protams, arī vēl skaniskā domāšana vairāk, Blaumanim ir arī tā vizuālā domāšana, un tad tā ir tā viņa radošā spēka pilnība. Un, attēls jau gan zināms. Bet kādi tad ir tie galvenie darbi? Blaumans arī tāpat kā Poruks faktiski pamatpublikācijas mājas vies mēnešrakstā ir tieši 90. gados. Un tās ir šīs te noveles, pa daļai klasiskas noveles. Es nezinu, vai jūs zinat tās pirmās divas. Arī ļoti interesants. Par Romeo un Jūliju es nestāstīšu vairāk, kaut gan tur arī tas ir ļoti interesants veids, kā viņš pietuvojas pasaules kultūras tematikai. Bet Baltais ir 1896. gadā publicēta novele, un tā ir novele, kur satiekas it kā divas pasaules. Tas ir latviešu gleznotājs, kurš atgriežas tajā brīdī, pabeidzis studijas Pēterburgā un jau ieguvis sev vārdu, slavu varbūt par skaļu teikts, bet jau, teiksim, pirmo atzīšanu. Un viņš brauc atpakaļ agrā pavasara dienā uz Latviju, lai satiktu, apciemotu savus mājas, kur brālis saimnieko. Un viņš satiekas ar tādu puisi, latviešu puisi Jāni, tas viņu sagaida stacijā, un tad novela sākas ar to, ka tad viņi brauc ratos uz tām mājām un sāk tur runāties. Un būtībā, ir tad viena tā tradicionālā, tā zemnieciskā pasaule, un tad ir otra šī te mākslas pasaule, kuras tajā novelē satiekas. Un tas vēstītājs ir mākslinieks Jānis Kalnroze. Blaumans jau diezgan acīmredzam iešifrē, ja? Šo te Rozentālu, kurš tur ir tas vēstītājs. Viņi bija arī diezgan labi pazīstami. Un mazliet par to novelas veidojumu es arī vēl pastāstīšu, bet tas vēl viens ārkārtīgi interesantais konteksts ir tas, ka 1896. gadā, tātad šajā te gadā, Rīgā tiek organizēta latviešu etnogrāfiskā izstāde. Ja? Tā ir milzīga izstāde, kas faktiski pirmo reizi tādā veidā apkopo to visu, ko par latviešu tautas dzīves ziņu no dažādām dzīves jomām, ja, teiksim, var to brīdi savākt. Un, tāds, varētu teikt, tradīciju, līdzīgi kā mums šobrīd ir etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kaut kas no tā ir teiksim, šajā te izstādē kā pamats, bet tur ir viss nozars pārstāvēts, arī mūzika, arī literatūra un tā tālāk. Un to organizē Rīgas Latviešu biedrība. Es varētu arī teikt Baltijas vēstneša aprindas. Ja? Līdz to mājas mēnešrakstā par to nav nekas daudz rakstīt. Bet tā Blaumaņa novela, viņi parādās septembrī, kad izstāde vēl ir. Izstāde ir augustā un pusseptembrī. Un tur it kā arī vēl tādā kontekstā parādās šo te divu pasauļu satikšanās, jo Rozentāls ir viens no tiem, kuri piedalās. Viņš no viens puses moderns mākslinieks, bet viņš arī piedalās tās izstādes veidošanā. Ja? Un tātad kā šīs te pasaules satiekas. Un tūlīt arī mazliet par to Blaumaņu tieši to glezniecisko pusi. Uz to attēlu jūs varat skatīties, varbūt tas teksts, ko jūs to redzēsiet slaidā, tas nav domāts kā šī te attēla apraksts. Bet, ja palas, tur ir kaut kāda sasaukšanās. Būtībā daudz no tā, ko mēs tur varam izlasīt, vai ne, ieskaitot pat arī tās matu sprodziņas, kas izplūst uz pakaus. Gandrīz faktiski mēs varētu domāt, ka šis ir portretējums. Šeit ir portretēts tas puisis, jo tā novela sižetā viena no tām līnijām ir, ka tam māksliniekam šis puisis liekas ārkārtīgi, ne tikai izskatīgs, bet arī piemērots kā modelim, ja, un viņš viņu arī pēc tam pievēršas un it kā glezno tādu gleznu,
kas, protams, padara to situāciju interaktīvu, un viņš cenšas arī ielikt tajā gleznā, vēl saucas Baltais, viņš cenšas it kā ielikt tajā gleznā arī tā puiša dvēseli, tādu neskarto, lauciniecisko, tīro, kur pats viņš var būt kā mākslinieks ir pazādēts. Jātēlā tāds grieķisks purisms, ja? Un te ir tā, faktiski, laikam sasaist. Absolūti precīzi tas, ko jūs sakat, jo Rozentāls kā mākslinieks, viņš, protams, arī bija trenēts ar šo te klasisko, un te novelē tieši par to arī ir, ka tajā latviešu dzīvē jūs varat redzēt tās, kaut kādu tās pašas, varbūt, vērtības, kas bija svarīgas Grieķiem, un Rozentāls tur restīnais Rozentāls, novelas vēstītājs, šis te mākslinieks, viņš piesauc vairākus tēlus, bet viens no tiem ir Apollons. Un šis ir Belvederis Apollons, ja, kura attēls ir 2 žurnālu numurus iepriekš, ir bijis tajā sērijā mūsu bildes parādījies, un pēc tam nākamajā numurā arī sekot tāds kā attēls, ja, ar ko šis te mākslas darbs ir nozīmīgs un tā tālāk. Un šis, man liekas, ārkārtīgi precīzi piemērs tam, cik Blaumanis viņš ļoti, un kāpēc mēs arī, es un ceru, ka vēl kāds lasa joprojām, viņš paņem burtiski apkārt esošo to realitāti, vielisku, taustāmu, padara, ja, to, ko redz apkārt. Ja? Tas pats jau ir arī pēc tam Nāves ēnā, kur viņš paņem vienu konkrētu stāstu, ko viņš izlasa laikrakstā, un tad viņš uzbur veselu ainu, kā tas ar šiem cilvēkiem notiek. Un šeit ir tā precīzā piesaistē tai realitātei. Un otrs piemērs, ko man līdzīgi gribas parādīt, kā Blaumans, teiksim, šo te arī to glezniecisko, šajā gadījumā, teiksim, vispār mākslas, ja, tēlniecisko efektu rada. Tas ir novelis Salna pavasarī, kas arī ir Mājas viesu mēnešrakstā, tur tajā sākumā. Un varbūt atceraties šīs te novelis sākumu, kur puisis Andrs, tātad no agrā rītā viņš ir sācis uz lauku strādāt, viņš jau tur citur aparis, ja, tur tas lauks jau viss ir uzrakts, tur zirgs kūp, viņš pats arī ir, kā sāk, nostrādājies, un tagad viņš gaida, kad viņam nesīs brokastis uz lauku. Un nesīs meitene, Liena, kuram viņam patīk bez galu, un viņš, kā saka, ir tas spriegums, ka tagad viņš gaida, un tūlītās jau tā Liena nāks, vēlāk, kā mēs zinām, diezgan traks tas atrisinājums, netik veiksmīgs. Bet šis ir tas sākuma pirmā daļa ziedi. Un tad, kā Blaumans apraksta to situāciju. Viņš skatījās, noņēmies uz kalnu, it kā mums būtu kalns, pieņemsim, tur, kur tā māja ar to jumtu, tāds pacēlums ir. Un ieraudzīja tur pēc minūšu 6, 7, ja, tur ir tā laika spriedze, 6, 7 ilgas gaidīšanas. Un ko tad viņš ierauga pēc tās gaidīšanas? Viņš ierauga to meiteni parādāmies. Viņa nāk pār kalnam. Gaišs rozā lakatiņš, tumšs rozā jaka, balts priekšauts un pelēki bruņči. Ejot pār kalnam, viņš soli pa solītim parādās. Un tad puisis, protams, smaida, kā jau iemīlējies jauneklis smaida, un tad seko šeit meitene nākot. 98. gads, un šajā pašā gadā Jānis Rozentāls uzglezno gleznu Ganu meitas dziesmu. Es pat nezinu, kurš ir pirmais no viņiem tajā brīdī. Ja, bet cik, teiksim, šī te vizuālais tēls, kā tā meitene nāk, kā viņš sasaucas ar to apkārtējo pasauli. Un redzat, arī mēs varētu runāt daudz par to, ka Blaumanim no vienas puses viņš paņem to, kas ir cilvēkiem zināms, to, kas ir visapkārt, bet no otras puses, teiksim, viss Romeo un Jūlija, viss tur tas Apollons, viss tur tas mākslinieks, kurš reflektē par to, ko viņš ir iegūs, vai varbūt arī zaudējis, kļūstot par tādu modernu mākslinieku. Tas viss ir tā kā līdzās un klātesošs. Pāriesim pie Aspazijas un Raiņa. Aspazija un Rainis, viņi ir tātad Gētes Fausta tulkotāji, kā jau iepriekš pieminēju. Zālīte piedāvā Aspazijai tulkot. Un Aspazija nav, starp citu, pirmā, kurai viņš piedāvā.
Zālīte piedāvā tulkot vispirms valodniekam, etnogrāfam Pēterim Šmitam, jo viņam liekas, ka tas darbs ir tik sarežģīts, ka tur noteikti vajadzētu arī kādu, kas ir valodas speciālists. Pēters Šmits atsaka. Nu, kā jūs domājat, ir vēl viens cilvēks, kuram piedāvā tulkot Faustu? Šodien izskanējis, kas tas varētu būt tāds? Poruks. Viņš piedāvā Porukam, jaunajam, talantīgajam autoram. Poruks, es teikšu, atvainojiet, bet par laimi atsaka. Es domāju, ka Poruks nebūtu to novēns, teiksim, līdz galam. Un tad viņš piedāvā, Pēters Zālīte piedāvā Aspazijai, un Aspazija saka, jā, man liekas, ka viņas tā doma ir par to, ka Rainim būs darbs. Man liekas, ka tas ir tas, jo viņi saka, jā, bet mēs tad kopā ar Raini, un Rainis te brīdī nav pazīstams, un būtībā tas tulkojums top ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, jo pirmkārt, sākumā vēl pat tā neliekas, bet viņi abi divi cīnās par tādu materiālu eksistenci. Rainis dabū Paņevežā tādu jurista palīga vietu 97. gada pavasarī, bet kas ar viņu notiek šajā te gadā, varbūt arī, tagad mēs jau ap šiem 90. gadiem un to jaunstraunieku laiku. Sākas tiesu darbi, tieši tā. Rainis tiek apcietināts, un tas notiek jau 97. gada pavasarī. Atcerieties, tulkojumu vēl nav, viņš tulko pa gabaliņām un tūlīt uz karstām pēdām faktiski to iespiež. Un tad būtībā liela daļa no Fausta ir iztulkota cietumos. Sākumā Paņevežā, pēc tam Liepājā, pēc tam Rīgā. Tas ir tāds ārkārtīgi sarežģīts process. Mēs nevaram nosvērt, teiksim, cik tad rindiņu Aspazija tieši būtu iztulkojusi. Viņa noteikti ir kaut kādas daļas tulkojusi, teiksim, Grietiņas dziesmas, kaut kādas otrās daļas lietas, bet es domāju, ka bez viņas noteikti tā tulkojuma nebūtu, jo viņa ir tā, kas Raini visu laiku uzmundrina un saka, tev jādara, tev jāspēj tikt galā, un sauc arī viesi saka, ka, pateicoties tieši tiem visiem uzmundrinājumiem, tas ir tas, kas Rainim arī ļauj to novest galā, un patiešām, neticamā, es teiktu neticamā kārtā. 97. gadā tas viss arī tiek iespiests, un, protams, ka tad ejot pēc tam, tālāk dzīvē, Rainis nebija nekāds jauneklis, viņam jau bija 32 gadi, kad tas tulkojums parādījās, bet, protams, kā rakstnieks viņš nostiprināja sev vēlāk, un viņš laiku to paralēli ar Gēti, uzsvēr, ko es domāju, jūs arī noteikti daudz par to zinat. Bet tajā laikā, kad viņš Faustu tulkoja, faktiski, viņš arī cīnījās ar daudzām lietām, kā tas ir, kad jūs sēžat ar ļoti sarežģītu manuskriptu, kurš jums ir jātulko. Un brīžam jums arī liekas, kas tas tur ir. Un tieši šajā laikā viņš arī raksta Aspazijai, vispār jau vajadzētu jaunu Faustu rakstīt, jo tas gētiskais jau brīžam tur ir novecojis, un tur vairs ar neko nevar īsti saprast. Bet, katrā ziņā ar to viņš arī ļoti, ļoti lepojas. Četri autori, tātad Poruks, Blaumanis, Rainis un Aspazija, kura publicē ļoti būtiskus darbus šeit, kas ir izdevēja uzstādījums, kuri vismaz daļēji ir iesaistīti arī redakciju darbā. Visvairāk pēc 1898. gada, tas ir tas gads, kad viņi nopērk, tas koncents nopērk vēl arī dienas lapu, viņiem tīri praktiski arī vajag cilvēkus, un viņi piesaista arī tos autors, teiksim, Blaumanis sāk strādāt kā korektors, Aspazija sāk strādāt 99. gadā šajos te izdevumos, un Poruks arī tur periodiski ir piesaistīts tikai kā autors. Respektīvi, ko es šī brīdī gribēju teikt, ka viņu arī tāda personiskie kontakti, personiskā kaut kāda saskarsme kļūst daudz ciešāka. Viņi saskars arī ikdienā ar Pēteru Zālīti un Hermīnu Zālīti, kur ir ļoti ambiciozi un lieliski redaktori, bet laikam arī diezgan autoritāri. Un tas ir tas brīdis, kad faktiski arī sākas, teiksim, bērza un rīvēšanās, tieši tie 90. gadu beigas, varbūt arī pats 20. gadsimta sākums. Un par to mazliet man gribas arī parunāt, jo
par to varbūt nav tik daudz rakstīts, vai tas cilāts. Būtībā 3 tādi, es šeit pāriešu vienam slaidam pāri. Būtībā 3 tādi spriedzes punkti. Viens ir, kā jau jūs minējāt, debates, kas saistās ar Fausta tulkojumu, jo no vienas puses viņš tiek ļoti atzīts, no otras puses tur parādās arī kaut kādas, iebildes. Tad ir Poruka un Blaumaņa konflikts, un tad ir 1901. gada, varētu teikt, tāds politisks konflikts. Arī ar kaut kādam paralēlēm ar mūsdienām. Bet, ja runā par to Faustu, tieši. Pirmais, kas uzrakstā atsauksmi, tādu plašāku atsauksmi, ir valodnieks Kārlis Mīlenbachs, kurš būtībā uzraksta tādu lietišķu kritiku par to, ka ir nozīmīgi, ka latviešu valodā Fausts ir tulkots un tā tālāk, bet kaut kādas lietas viņam nepatīk. Viņam liekas, ka Rainis ir pārāk daudz vārdus īsinājis, daudz no tā, ko mēs, šobrīd zinām, un mēs pat, tā mīlestība, mīla, tas viens klasiskais piemērs un daudz tādu citu. Tā kā par tiem jaunvārdiem, jo faktiski, ko viņš arī darināja, to viņš arī pats Rainis neslēga. Tieši tā, būtībā tas bija tāds valodas, pārveides un modernizācijas ceļš, un tāpēc jau arī tie jaunvārdi bija vajadzīgi, ja? Un otrs, viņš diezgan daudz arī tādus senākus vārdus no vārdnīcām dažādām paņēma un ielika tajā tekstā, kas arī varbūt pirmajā brīdī lasītājiem likās, varbūt nav tik saprotam, bet no konteksta mēs daudz ko varam izlasīt. Respektīvi, tas bija tāds arī drusku tāda valodas, varbūt valodas spridzināšana, es nezinu, ko mēs ar Uldu Bērziņu, un tad ar daudziem mūsu, jau vēlāk laika dzejniekiem varam saistīt. Un, protams, ka tas var izsaukt, kaut kādus debats. Nelaime ir tā, ka tie cilvēki bija ārkārtīgi jūtīgi tajā laikā. Un, piemēram, Pēters Zālīt, viņš uzskatīja, ka tas ir viņu lielais darbs, lielā ideja, kas patiešām ir īstenojusies tagad pateicoties arī Rainim. Rainis arī, protams, bezgalā jūtīgs kā cilvēks. Un tad, tur vēl citi arī raksti parādās, it kā tā situācija drusku nomierinās, bet 1898. gadā parādās Vācu-Baltiešu laikrakstā, tad, kad iznāk grāmatā Fausta tulkojums, 99. gada janvārī parādās laikrakstā Rīga Šerunčela, Rīgas apskats, recenzija, kas ir parakstīta ar iniciāļiem AN. Arī no šodien runātā, kas ir AN, Dievs Niedra. Un, protams, ka Zālītim acis izsprākst, jo viņam ne viss patīk, kas tajā recenzijā rakstīts, tas ir viens. Niedra ir viens no, vēlāk attiecības ļoti sarežģījās arī viņiem, bet Niedra ir viens no Blaumaņā draugiem, un Niedra ir arī vēl konkurējoši izdevuma redaktors. Ja? Un redakcijā saceļas faktiski milzīga vētra. Un Aspazija arī tad raksta, šajā laikā, kā es teicu, viņi tikko sāk strādāt arī redakcijā, viņi raksta ļoti krāsainas vēstules Rainim par to, kas tad redakcijā notiek. Piemēram, saistībā ar šo recenziju. Zālīts bija briesmīgi uztraukts un gribēja Blaumanu tūlīt atlaist, ko to ar savām sirds asinīm esi rakstījis, ar to viņi tā apietas. Vakars paiet lielā uztraukumā. Un tur faktiski viss tas janvārs paiet tagad skaidrojoties, vai tad tur Blaumans ir piedalījies. Jo, Blaumans pēc tam arī Rainim raksta, man tas tulkojums patīk, bet es domāju, ka mēs taču to varam arī pieklājīgi savstarpēji apspriest. Vispār arī. Un tad, paiet kāda nedēļa, un tad tiek rīkota liela balle par godu tātad, šai te atjaunotai dienas lapai iznākšanai. Un tad tai ballē, tur, protams, ir saicināts visas tās zālīšiem labvēlīgās aprindas, un tur sākas šī te tā tulkojuma, faktiski tāda slavēšana, tāda kā atbildes akcija tam, ko citi rakstījuši negatīvi, un viss tur slavē un slavē. Un tad kādā brīdī Aspazija jūt, ka tagad ir pienācis brīdis, kad viņai arī jāsaka kāds vārds, un viņa raksta nākošajā dienā pēc tās balles,
kas tad tur ir noticis. Tur kādi vārdi būs arī minēti, tie visi faktiski ir redakcijas darbinieki, tur Deglaus un citi mazāk zinām. Es taču nebiju sagatavojusies, bet es jūtu, ka laikam nekad neesmu tik labi runājusi. Sacēlās īsta aplausu vētra. Viens otrs skūpstīja man roku. Man jānodod tev sveicienu un apliecinājumu par līdzdzīvošanu. Zālītis jau tagad runā par tevi ar taisni fanātisku sajūsmu. Tas nebija vienīgi vakardien, tas tagad vienmēr ir tā. Viņš taisni vai izstiepjas, un ak vai tam, kurš gluži nedzied līdzi. Viņš atsaucas uz to, ka viņam esot 10 reizes vairāk spriedumu nekā kādam niedram. Atsaucas uz visiem saviem profesoriem, un ka pamatīgi izstudējis Faustu ar visiem komentāriem, kādi vien atrodami. Viņš redz uzbrukumus tur, kur to vispār nav. Vakardien viņš bija aizrunājies līdz tam, ka iekrita šausmīgā uztraukumā. Blaumans ar savu niedri dabūja dzirdēt tik daudz, kā vēl nekad. Tā kā Blaumans aizgāja gluži bāls. Zālītis no tā visa laikam saslima. Šodien viņam redakcijā uznāca tādi briesmīgi dūrēji, pavisam nobālis streipuļoja gar sienu un tika aizvests ar ormani uz mājām. Tā ir. Kaislības, protams, Aspazīja arī, man liekas, ar visu savu temperamentu un enerģiju. Es domāju, viņi gan runāja, gan pēc tam arī to visu vēstulē Rēnim aprakst. Bet tiešām mēs varam redzēt, kāpēc man arī likās par šīm lietām varbūt svarīgi runāt. Viņi patiešām deg par to, ko viņi dara, ja? Tā spriedze viņi izaug no vēlēšanās darboties un varbūt arī dod viņiem kaut kādu impulsu. Es domāju, ka tas varbūt ir arī nākamajā piemērā līdzīgi, jo Porukova un Blaumaņa tā konflikta stāsts. Tas faktiski ir tāds varbūt vēl skarbāks. Es domāju, ka mans pētniecības lauks ir Blaumans. Es tur neko nevaru darīt. Es cenšos visu laiku to līdzsvaru atrast, bet līdz galam man neizdodas tomēr. Es domāju patiesībā, ka Poruka, ļoti talantīgā Poruka, tā psiholoģija, viņa bija ļoti, ļoti, ļoti trausla. Un kaut kur arī Poruks pats jūta, ka viņš līdz galam varbūt to savu talantu nerealizē, un Blaumans droši vien, Blaumans raksta kādā vēstulē, ka es Porukam esmu teicis, ka Poruks ir ļoti liels un varbūt vislielākais no mums visiem, bet drusku viņam varbūt pietrūkst spējas tam sistemātiskumam darbā, un līdzīgi raksta arī Jānis Rozentāls par Poruku. Lūk, un ar Poruku faktiski, kaut kādā brīdī Porukam uznāk dusmas, ko visi mēs varam saprast, kas ir arī ļoti cilvēciskas emocijas. Tas ir apmēram gadu pēc šiem notikumiem ar Faustu, 99. gada janvārī, kas bija. Un 1900. gadā, tas gan nav mēneša rakstā, tas ir mājas viesas literārajā pielikumā, bet tik un tā tad izdevumā, kur tad Pēters Zalīte akceptē to. Parādās Porukā tāda, es nezinu īsti, kā žanristi to apzīmēt. Faktiski tā ir tāda paskvila, tā ir tāda apsūdzība. Blaumanim ar nosaukumu ienaidnieks. Ja? Un tur nefigurē, tur Blaumans nav saukts vārdā, bet tur figurē kāds rakstnieks, kura vārds ir Zilmans. Arī caurredzamāk jau šo te Blaumaņa. Blau un Zilmaņa vārdu nevar precīzāk pateikt. Lūk. Un Poruks apraksta it kā tādu viņa attiecību vēsturi. Tur ir ļoti daudz visādi sagrozītu, bet biogrāfisku detaļu. Un būtībā tas stāsts ir tādos trijos, par attiecībām tādos trijos posmos aiziet. Redzat, tas sāks, kādreiz mēs bijām draugi. Un paskatieties nākamais, tas diezgan šausmīgi. Pagāja daži gadi, mans ienaidnieks mira, viņu apraka, es sāku uzelpot. Ja? Blaumans tur pat otrā redakcijas istabā strādā viņam. Ja? Bet to jau vēl nav gan, ka tas Zilmans tur ir aprakts. Ja? Viņš ceļas augšā no kapa un sāk plosīt tālāk un meklē sirdi un spiež. Droši vien, ka tur ir kaut kāda arī tā Poruka. Faktiski par 98. gadā jau 2 gadus iepriekš tāds kritiķis Pīpiņš Vizuls rakstīja par, ka Porukā ir kaut kas ģeniāls, kaut kas daimonisks.
Bet, nu, brīžam arī kaut kas varbūt drusku cītiņ slimīgs. Nu, kaut kas droši vien no tā visa tur arī bija. Nu, Blaumans, protams, to ļoti sāpīgi arī pārdzīvo, nu, ka jau varbūt poruks kaut kādos brīžos, bet, nu, atkal jāsaka no sāpēm, jo reizēm arī kaut kādi, varbūt arī, nu, tā varbūt pārāk optimisks noslēgums, bet no sāpēm varbūt arī kaut kādi teksti dzimst, bet, nu, tā dzīve bija katrā ziņā ļoti, ļoti krāsaina redakcijā. Un tad trešais ir politiska rakstura konflikts 1901. gadā, kad no Zālītes šiem te visiem izdevumiem aiziet vairāki, bet pat ļoti dažādi domājoši rakstnieki. Aiziet Poruks, aiziet Teodors Zeiferts, aiziet Blaumanis, aiziet Vilis Plūdons, kurš visu laiku tur ir, bet, nu, Plūdons vēl tajos 90. gados varbūt nekļūst par tik spilgtu personību. Un kāpēc viņi aiziet? Nu, tur ir strīdi par, teiksim, honorāru lielumiem, nelīdzsvariem un daudz ko citu, bet tas ārējais, tā kā tas konflikts arī nobriest kaut kā. Bet tas ārējais motīvs ir faktiski Rīgas domas vēlēšanas. Paradoxālā kārtā šie redakcijā tas lielais strīds notiek par Rīgas domas vēlēšanām. Un tas ir strīds, kas izaug atkal no šī te Mājas mēnešrakstu un Baltijas vēstnešu, respektīvi Rīgas latviešu biedrības aprindu konflikti, un man gribas teikt, nu, nav tur nekādu īsti melno un balto, vai pat ne īsti labējo un kreiso. Jo tā konflikta sakne ir tāda paradoxāla, jo, nu, ir runa par to, kad tad jārīko latviešu nākamie vispārējie dziesmu svētki. Un Zālīts ir pateicis, ka būtu labi rīkot 1901. gadā, kad ir Rīgas 700 gadi. Nu, man liekas, ļoti cienījami. Mēs varētu arī domāt rietumnieciski. Un redz, Rīgas latviešu biedrība nav bijusi pirmā, kas tātad nosauc šo te gadu. Viņiem ir jāliek kaut kas cits, jo mēs tā nevaram, ko kāds ir pateicis. Un viņi saka, nē, pareizāk būtu rīkot šo te 1904. gadā dziesmu svētkus nākamos, un kāpēc 904. Jo tad mūsu kungam un ķeizaram Nikolajam II būs 10 gadu kronēšanas svētki. Rīgas latviešu biedrība, ja? Latviskuma citadele. Nu, paradoks, ja? Bet faktiski šis ir tas izējas punkts, uz kura tad sākas tur tādas dažādas strīdi, un kāpēc 901. Nu, jau tas sāks daudz iepriekš, vēl tie dziesmu svētki jau ir kaut kur tālprāt. Un kāpēc 901. gada Rīgas domas vēlēšanas? Zālītim pārmet to, ka viņš tā kā, nu, latvieši vispār cenšas iekļūt tai domē, tur gandrīz nav latviešu, ka viņš sabiedrojas ar vāciešiem, ar vietējiem Baltijas vāciešiem, un kā tad tā. Ja? Un beigās izrādās, ka, teiksim, Rīgas latviešu biedrības, ka tajā listē savukārt tie ir kopā ar, nu, teiksim, tā laika Krievu gan pārvaldes pārstāvjiem, gan, nu, tur arī kādi inteliģents. Ja? Atkal paradoks, vēl viens paradoks. Bet, nu, Mājas mēnešraksts faktiski ir 1901. gadā, tad ir šis te konflikts, daļa, kā es tikko teicu, to labāko spēku ievēlējumāko autoru aiziet, un līdz ar to tie pēdējie, otrie 5 gadi varbūt arī ir mazāk krāsaini žurnālam, kaut gan arī, nu, ir pietiekami krāsaini, jo daži paliek Aspazija, kurai ļoti svarīgi Rainis tobrīd ir izsūtījumā, jā, nu, viņiem arī tīri materiāli, tas ir svarīgi. Paliek Augusts Deklaus, no jaunienā kritiķis Jānis Asars, nu, Aspazijas un Raiņa varbūt tādi svarīgākie darbi arī Mājas mēnešrakstā publicēti. Raiņa viens no svarīgākajiem darbiem ir Uguns un nakts 1905. gada rudenī, nu, kas ir pēdējie arī žurnāla numuri. Un tur arī ārkārtīgi interesanti, ka augusta un septembra numuros tiek publicēts Uguns un nakts sākums, bet tad tur oktobrī vēl sāsinās visi tie revolucionāri notikumi, tiek akcelt iepriekšējā cenzūra, nu, kur tā kā neļauj kaut kāds teksts publicēt, bet tur svītroja riņzāru. Un tad novembrī un decembrī pēdējos 2 numuros, ne tikai vispār žurnāla pēdējos 2 numuros, ne tikai tiek pabeigta tā Uguns un nakts publikācija, bet arī tiek atjaunoti tie iepriekšējie svītrojumi, kas tur bijuši. Tā kā, nu, tāpēc arī Mājas mēnešrakstā Uguns un nakts parādās vispār pirmo reizi publicēta. Nu, pēc tam, protams, tas ir viens no 1911. gadā, viens no tādiem pirmajiem, varbūt izcilākajiem notikumiem latviešu teātra vēsturē. Nu, protams, Lūka, kas ir interpretēta daudzkārt, te var būt no Latvijas Nacionālā teātra.
pēdējās uguns un nakts izrādes, kas ir jau pirms kādu laiku, 2015. gadā, bet Viesturu kairiešu izrāde, man liekas, ļoti interesanti, un šobrīd Dailes teātra repertuārā ir lūga, tā ir jauna lūga faktiski uzrakstīta pēc Raiņa motīviem, Spīdols nakts, es nezinu, vai jūs esat redzējuši, bet ar ļoti interesantu aktieru sastāvu, un patiesībā domāju, ka vērts noskatīties. Tā kā, šie divi tikai atmiņā, lai paliek uguns un nakts tik iespiest. Un Aspazija 1905. gadā, arī šī pēdējā žurnāla iznākšanas gadā, viņi uzraksta tādu līdzību Sokrāts un Bakhante, un tad risina tur tādus filozofiskus jautājumus par patiesības un skaistuma attiecībām. Atkal, tas ir tas žurnāla ceļš 10 gados, starp to, ka saulgriezīti atcerieties, tur tā drusku vienkārši latviski tāda simbolika, kā mēs ar tāda puķi, kas tur mēģina kaut kur pacelties un mazmeitnīt. Un šeit jau ir, teiksim, tā Bakhante, arī tur daudz ir būt biogrāfiska, kā viņi ir dialogā jau ar Sokrātu, kā tādu pasaules kultūras tēlu, tāpat kā mēs redzējām tur to Apolonu. Un arī tiek iespiests Mājasvies mēnešraksts ir pirmais, kas iespiež mazu fragmentiņu no Nīčes, tā runāja Zaratustra, kuru pēc tam iztulko Vilis Plūdons, kas parādās jau dekadenta izdevumos, pēc tam 1908. gadā arī grāmatā. Tas jau ir tāds jaunāts, varbūt jaunās, modernās kultūras. Es varu to pašu Plūdonu. Jā. Tagad ir... Jā, viņš iznāca tā kā atkārtotā izdevumā. Tagad ir arī jauns Igor Šuvājov tulkojums ar Šuvājov komentāriem. Viņš paspēja vēl to izdarīt. Īstenībā jau ļoti daudz labu tulkojumu ir Šuvajovam. Tā arī droši vien tāda traģiska viņa aiziešana. Bet jā, teiksim, tas simboliski vispārina to Mājasvies mēnešrakstu. Mēs esam praktiski pie gala. Ir diezgan daudz arī tādu retrospektīvu lietu, kas par Mājasvies mēnešrakstu ir rakstīts. Pēters Zālīts, starp citu pats 20. gados, diezgan aktīvi viņš mēģināja aprakstīt, ko tad tas mēnešraksts ir darījis. Viņam, starp citu, ir grāmata par Rudolfu Blaumani, viņam ir liels raksts par Jānu Poruku. Tad, kad nomira Hermīna Zālīte, tad viņš izdeva grāmatu, ko liela latviete mums stāsta. Varam mazliet pasmaidīt, bet, protams, ka Hermīna Zālīte ir, teiksim, ja mēs skatāmies tajā sieviešu rakstniecības darbinieku tādā virzībā, droši vien pirms Emīlijas Beņamiņas, varbūt lielākā figūra. Un par Zālīti ir arī rakstījuši diezgan daudz. Par viņu ir arī tāda grāmata, kur ir gan viņa teksti, gan arī varbūt dažas atmiņas. Ir diezgan interesanti. Es noslēgšu ar divām un tad pavisam īsi tādu savu kopsavilkumu. Pirmais fragments ir 1942. gadā Viktora Eglīša, tad Anšlava Eglīša tēva. Tagad jau arī zinām mums no Pansijas pilī, arī vizualizēts ir šis Viktors Eglīts. Viņam mūža beigas varbūt nebija tas visradošākais periods, bet 1942. gadā krājumā Tīrā sēkla, viņam ir tāds dzejols, kas ir veltīts Pēterim Zālītim. Viktors Eglīts bija arī pirmais, kas Poruku ļoti izcēla, pēc Zālīša un slavēja. Un tas ir, varētu teikt, tāds slavinājums. Viktors Eglīts to visu, ko viņš raksta, viņš domā absolūti nopietni. Tā pašā laikā mēs redzēsim, ka tur ir kaut kas varbūt arī negribēt, varbūt tā pasmaidot. Ja gribas pasmaidīt, varbūt negribas, bet ja gribas pasmaidīt, tas ir arī tā neviļas iznāk. Ja? Un Viktors Eglīts raksta šajā dzejolī. Visvarenākais vīrs mums reiz bija doktors Zālīts ar plašo vērienu un gudro galvu. Bija mūžs tam cīņa pilns un sūris. Zālīts, jo vajadzīga atskaņa, bet rokas pilnas jaunās Dailes balvu. Bija arī Zālīts. Eglīts turpina. Viņš pirmais ierādīja, kas ir dzeja ar lielām idejām un gaumi smalku, kas zinātne, ko skaidrot vajadzēja, lai modinātu pētīšanas alku. Svešs vārds bija filozofs. Viņš pats tas bija, ar dziļu skatu, tālredzīgu domu. Viņš tautai durvis plaši atdarīja
uz lielo kultūru ar cēlu omu. Jā, nu jā, bet drusk arī kā Valdis Artavs. Mazliet tur tas neizbēgam ir tā sajūta. Un vēl viens dzejas piemērs būs. Tas ir no Rudolfa Blaumaņa, un tas ir faktiski laika biedru skatījums. 1904. gadā rakstīts. No Blaumans aizgāja pēc strīda, pēc tam vēl turpinājās dažādas polemikas. Bet šis ir brīdis, 904. gads, kad tā dienas lapa, tas ir tas pirmais varbūt, dēlis, ja tā var teikt, kas no tā lielā plosta atdalās, jo tas Plātes koncerns, viņš nespēja vairs it kā visus tos 3 izdevumus noturēt. Un tad Zālīts tā kā atsakās no tās dienas, restīvi dienas lapa, neturpina vadīt. Un tad Blaumaņā dzejolis, kurš tā arī sauc Pēterim Zālītim no dienas lapas aizejot, tur ir tā kā dažādās balsīs. Blaumanis tur stilizē. Blaumans, protams, arī. Blaumaņa ironija ir, teiksim, apzināta un arī mērķēta, bet tur atkal tad ir otrs tas virziens, ja, jo beigās viņam, man liekas, tai dzejā viņam iznāk arī tā kā līdzsvarot to. Paskatīsimies. Pirmais ir doktors Zālīts runā. Ko tad Zālīts runā? No Latviju avīžnieku krīvu krīva, kā ar gūtā goda jāatkāpjas ir. Kā doktors jūrā šāvos milzu plostā, kā maģistrants uz dēļa peldu ostā. Un te varbūt jāapskaidro, ka Zālītam cariskajā Krievijā tā kā tos Vācijas diploms, un tur vispār bija domstarpības, ir tas diploms īsti nav, bet viņas tā kā īsti neatzina, un tad viņš vienu brīdi mēģināja studēt arī Pēterburgā, lai dabūtu maģistra grādu filozofijā, un te ir apspēlēts tas doktors un maģistrants, jo tas doktors ir tiešām visur. Lasītāji atbild. Tie lasītāji vispār diezgan tādi neganti. Tev labā griba bija, bet spēciņš vājš. Tu bungas mīlēji un lielo tauri, un ko tu vārīji, bija plāns un sājuš. Tas nav īsti taisnība lasītājiem šeit, jo, teiksim, tas Zālīt tomēr vairāk grib. Tas ir hipertrofēts. Jā, tas ir hipertrofēts. Un tad Blaumanis noslēdz to dzejoli, kā es teicu, tāda kā sintēze tur izveidojas. Dzejnieki atbild. Arī varbūt tam Zālītim, varbūt arī tiem lasītājiem. Tak vienā ziņā neesi tu snaudis. Tu centies mūsu godu gaismā celt. Tu pirmais. Zālītim ļoti patika arī tas doktors un arī tas pirmais. Tu pirmais mūsu slavu esi paudis, no zelta akas pirmais ļāvis smelt. Un tā sev pašam kreklu esi audis, caur kuru nāvīgs zobens nespēj šķelt. Par tavu mīlu un par maizes doni ņem tādēļ no mums kuplu rožu kroni. Un man liekas, ka caur to ironiju un aiz tās ironijas, tomēr Blaumans pat spēja tajā brīdī novērtēt, ka gan Mājas mēnešrakstam, gan varbūt tam izdevumu kopumam, viņam ir būtiska nozīmē. Pirmais Eiropas līmeņa literārais žurnāls tas ir. Un man gribētos cerēt, ka no šī stāsta, ka to mēs arī varējām izlobīt, ka Mājas mēnešraksts nebija tā cūka, kura runājusi, bet ambiciozs, bet te pašā laikā arī pietiekami nopietns un lasītājiem ļoti svarīgs izdevums. Paldies, tas no manis viss, un ja jums ir komentārs vai jautājumi, tad arī uz tiem labprāt es atbildēšu.